Sveiki, sveiki! Turpinam gatavoties pārvaldes darbam saistībā par trigonometriju. Tagad aplūkosim trigonometrijas vienādojumus, kā nu dažādus. Lai mums palīdzētu, mēs izmantosim arī no formulu lapas pieejamo informāciju par trigonometriju, kurā ir trigonometriskās formulas, trigonometriskā riņķa līnija, kur mēs redzam gan visus leņķus no 0 līdz 2π, neieskaitot, diemžēl, gan arī populārākās sinusa un kosinusa vērtības uz asīm. Kā arī mazā taisnestolī mēs redzam dažu radiānu vērtību pārveidojumus uz grādiem. Sāksim ar A piemēru. A piemērs pēc idejas ir vienkāršākais. Tagad ir daži vienādojumi, kuros vienādība būs ar -1, 0 un 1. Un tie ir īpaši gadījumi tādēļ, ka -1, 0 un 1 ir principā vai nu gala punktu vērtības uz kosinusu as, vai arī precīzi pa vidu. Tad mums šoreiz ir sinus x ar -1. Tas ir lūk šeit. Un tas nozīmē, ka mums ir jāpaskatās, kāds ir leņķis tajā brīdī, kad x ir sasniedzis, sinus ir sasniedzis -1, un mēs redzam, ka apstājamies pie 3π dalīts ar 2. Un šī ir leņķa vērtība, kas atkārtojas ik pēc viena pilna apļa, ik pēc 360 grādiem, iet pēc 2π. Tāpēc mēs rakstam 2π reiz n, kur n ir jebkurš vesels skaitlis. Šādi mēs reprezentējam to, ka ik pēc 2π mēs atkārtosim tādu leņķa vērtību, pie kuras sinus atkal sanāks -1. Ja? Ielieciet n jebkuru veselu skaitli, jūs dabūsiet tādu x-u kopumā, pie kuras sinus sanāk -1. Tagad aplūkosim nākamo piemēru. Kosinus x ir kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Tagad kosinusu as kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Tas ir, es paņemšu varbūt citu krāsu, lai mēs redzam arī, kur atrodas kursors. Tas ir šeit. Un tas īstenībā paredz divas vērtības, kas var sanākt. Π sestdaļa un 11π sestdaļas. Skolēni ir iemācījušies, ka var arī pierakstīt ne tikai π sestdaļu un 11π sestdaļas, bet eksistē vairāk veidi, kā norādīt pareizo atbildi. Tieši tā iemesla dēļ, ka atbilžu kopskaits ir bezgalīgs. Piemēram, viņi var norādīt arī π sestdaļa un -π sestdaļa, vai pat apvienot vienā atbildē. Plus mīnus π sestdaļa. Kosinusam tas ir iespējams. C piemērs. Sinus no x plus π trešdaļas ir mīnus kvadrātsakne no 2 dalīts ar 2. Atkal skatīsimies uz sinusu asi. Sinusu asi tad ir mūsu vertikālā as. Tas nozīmē, ka mīnus kvadrātsakne no 2 dalīts ar 2 ir jāskatās šeit. Un mēs redzam, ka leņķi, kas te tiek savienoti, ir 5π ceturdaļas un 7π ceturdaļas. Tas nozīmē, ka x plus π trešdaļa var būt vai 5π ceturdaļas vai 7π ceturdaļas. Bet ņemiet vērā, ka arguments bija ar plus π trešdaļu, tādēļ ir jānoņem nost π trešdaļa. Un es aizmirsu par 2 plus 2πn. Es atņemu nost 5π ceturdaļas mīnus π trešdaļa plus 2πn un 5π ceturdaļas. Es gribēju teikt, ka otrā sakne būs 7π ceturdaļas mīnus π trešdaļa plus 2πn. Labā ziņa ir tā, ka gan eksāmenos, gan arī manos pārbaudas darbos un vispār stundas darbā skolēni ir atļauts lietot zinātnisko kalkulātoru, līdz ar to
šī summa un šī summa ir ievadāma kalkulatorā, lai ātri tiktu pie rezultāta. Es arī pats varu tagad izdarīt. Tās ir 5/4 mīnus 1/3. Un mēs tiekam pie 11 pi 12 daļā plus 2 pi. Tas ir mūsu pirmais izteiktais x. Un otrais izteiktais x būtu 7 pi 4 mīnus arī tā pati pi 4. Un tas būtu 17 pi dalīts ar 12 plus 2 pi n. Tā tiek izpildīts C piemērs. Izpildīsim tagad arī D piemēru. D piemērā mēs esam pie kosinus atpakaļ. 3x plus pi pusīte ir viena puse. Tātad kosinus as viena puse. Mēs tiekam pie divām leņķu vērtībām. Pi trešdaļa un 5 pi trešdaļas. Tātad 3x. Es labāk sadalīšu atsevišķos stabiņos. Tātad pi trešdaļa plus 2 pi n. Un otrs risinājums būs paslēpies pie 5 trešdaļām. Plus 2 pi n. Tā, nepierakstīt to plus pi pusīti. Tad 3x2 plus pi puse. Pārnesam uz otru pusi pi pusi. Secinām, ka tam jābūt vienādam ar mīnus pi sestdaļu. Šajā gadījumā atkal caur zinātnisko kalkulātoru. Tātad izdalīsim ar 3. Tad šeit mēs pārnesam pi pusi. Dalām ar 3. Mīnus pi 18. Plus 2 pi n dalīts ar 3. Ja? Dalīšanas vai reiznāšanas darbība nozīmē to, ka dalām un vai reizinām visu, kas mums tur ir. Ja ar atņemšanu mēs varējām veikt atņemšanas darbību tikai vienā vietā, tad dalīšana nozīmē, ka mums vajadzēja dalīt ne tikai šeit, bet arī šeit. Tā, tad mēs arī pi pusi nesam uz otru pusi. Tā. Šeit vajadzētu sanākt. Un tagad paskatīsimies, kas sanāk caur zinātnisko kalkulātoru. 5 trešdaļas. Mīnus 1 puse. 7 sestdaļas. Izdalām ar 3, un mums ir arī otrs rezultāts. 7 pi 12. Plus 2 pi n dalīts ar 3. Un neaizmirsīsim piebilst pie abām atbildēm, ka n ir jābūt veselam skaitlim. Un šādi. Ejam tagad pie E piemēra. No E līdz G ir piemēri, kuros mums vajadzēs izmantot jau zināmas vienādojuma atvirsināšanas metodas apvienojumā ar izpratni par trigonometrijas vienādojumiem. Šajā gadījumā E piemērā tā zināmā metode ir kopīgā reizinātāja iznešana. Abiem saskaitāmiem ir kopīgs reizinātājs sinus x. Un to iznesot un paliek 2 sinus x mīnus 1. Mūsu atlīšana reizinātājumos vienādojumos, kur kaut kas tiek pielīdzināts nullei, strādā ļoti labi tādēļ, ka nulle ir iegūstama tad, ja kāds no reizinātājiem ir nulle. Tāpēc mēs ātri iegūstam divus parastos vienādojumus. Viens no tiem ir sinus x ir nulle, kas dos man pirmo rezultātu. Tas ir tur, kur sanāk nulle. Un cenšamies neuzrakstīt 1, bet to leņķi, kas te ir paslēpies, nulle. Nulli varam nerakstīt, varam rakstīt tikai to, ka mums ir atkārtošanās ik pa vienam pi.
Savukārt no otra reizinātāja mēs vispirms sakārtojam tā, lai tiktu izteikts pats sinus. Un tagad mums ir sinus vienāds ar vienu pusi. Un ātri vien tiekam pie pārējiem diviem rezultātiem. Pi sasdaļa plus 2πn un 5 pi sasdaļas plus 2πn. Trīs rezultāti. F piemērs būs līdzīgs. Kaut gan bieži, vēl neesam pats sapratis, kāpēc, bet skolēni kaut kā kopīgo rezultātu pamana tādos vienādojumos kā E, kur visur tikai sinus, bet palaiž to garām F. Viņiem bieži vien ir kārdinājums izmantot šo formulu. Bet īstenībā ir daudz vienkāršāk. Vienādojumos nekas nav vērtāk par to, ka visi ir vai nu tikai sinusi vai kosinusi ar parasto argumentu. Tāpēc nav īsti jēgas pārveidot. Vienkārši es redzu, kosinus x ir kopīgs reizinātājs. Sakali ir divi reizinātāji, kas ir pielīdzinām nulei. Tāpēc atkal mēs tiksim pie saknēm. Tad pirmā sakne ir tur, kur kosinus sanāk vienāds ar nulli. Un atceramies, kosinus tas ir šī, tāpēc mums ir jāvelk perpendikulāri tai. Un mēs dabūsim, ka pirmais x ir pi pusīte plus, atkārtojas ik pa pusriņķiņu, pa 180 grādiem, pa vienam pi. Savukārt no šejienes mēs dabūsim 2 sinus x plus kvadrāts sakne no 3 ir 0, kvadrāts sakne no 3 uz otru pusi. Izdalīsim ar 2. Un tas ir sinus x vienāds ar mīnus kvadrāts sakne no 3 dalīts 2. Ja, tad uz sinusu as savienots ar šiem diviem leņķiem, tās arī būs mūsu atbildes 2. un 3. 4 pi trešdaļas plus 2 pi n. N ir vesels skaitlis. Un 5 pi trešdaļas plus 2 pi n. N ir vesels skaitlis. Ja? G piemērs. G piemērā es veikšu nelielu piemēru labojumu, jo es biju skolēniem parakstījis nepareizi darbu lapā. Tā mēs konstatējam pēc tā, vai tiek iegūts risinājums, kur tiešām viss sanāk smuki un kārtīgi, vai arī sanāk risinājums, kurš nav ērti pierakstāms. Kaut gan tas ir atrisināms līdz galam, bet tas nav smuki atrisināms. Tā tad izskatās gandrīz kā kvadrāta vienādojums. Šis ir tas gadījums, kad ir iespējams lietot substitūcijas metodi. 2t kvadrātā mīnus 3t plus 1 ir 0. Un tādā veidā mēs tiešām arī iegūstam kvadrāta vienādumu. Ar diskrimināta palīdzību, piemēram, var viegli aprēķināt šīs saknes. Nebūs, ka pirmā sakne ir 3 mīnus 1 dalīts ar 2 reiz 2. Tātad 2 ceturdaļas ir viena puse. Un otra sakne savukārt ir 3 plus 1 dalīts ar, tas sanāca 4, tātad 1. Viens nosacījums, kas ir jāizpildās, lai varētu būt saknes, te ir jābūt starp 1 un mīnus 1. Citādi kosinusam nebūs iespējams sasniegt šādu vērtību. Visas kosinus vērtības ir starp mīnus 1 un 1. Šajā gadījumā tas izpildās. Tātad šis rezultāts dod, ka kosinus x ir viena puse. Te nu tas ir. Te nu ir abas kosinusa vērtības. Pirmā vērtība.
pi trešdaļa plus 2 pi n. Otrā vērtība 5 pi trešdaļas plus 2 pi n. Un šeit kosinus vienāds ar 1. Tas ir tad, kad mums ir 0 grādi, 0 radiāni. Tas tiek sasniegts ik reiz, kad mēs apmetam vienu apli, ik pa 2 pi. Un tā. Un tagad skatāmies vēl pēdējo piemēru. H. Un ir H uztaisīts sarežģītāks. Sarežģītāks ir tas, ka, ir kā visādi citādi ļoti līdzīgs ar to, ir kaut kas kvadrātā, ir kaut kas, kas nav kvadrātā, bet viens no tiem ir sinus, viens no tiem ir kosinus. Šim nolūkam tiks izmantota pirmā formula. Pirmā formula ļauj man no kosinusiem pārēt uz sinusiem, man no sinusiem uz kosinusiem, ja tā pareizi tiek pārveidota. Un pareizi pārveidojot var iegūt, ka kosinus kvadrātā no alfa ir 1 mīnus sinus kvadrātā no alfa. Šo rezultātu mēs ievietosim kosinusu vietā. Arī kosinus kvadrātā alfa ir vienāds ar 1 mīnus sinus kvadrātu, un es to ieliksim pie x. Atzēsīšu un pierakstīšu x-u. Tā, atverot iekavus, 3 mīnus 1 ir 2, plus ir mīnus un mīnus. Sakārtosim, lai izskatās pēc kvadrātu vienādojuma. Un tagad varam veikt substitūciju. Atkal atceramies, ka mums derīgas būs tās saknes, kas būs mīnus 1 un 1. Tātad t kvadrātā mīnus 3t plus 2 ir 0. Vieta teorēma, lai diskriminants mums iedos saknes, izmantos šoreiz vieta teorēmu, tad reizinājums ar 2, summa ir 3. Tas dod 2 saknes, 1 un 2, bet cik ērti, no kurām otrā neder mūsu nosacījumam, ka ir jābūt starp 1 un mīnus 1 ieskaitot. Tāpēc mēs nonākam pie tā, ka sinus x ir 1, kas paredz to, ka x ir pi pusīte, atkārtoties ik pa 2 pi. Un tā mēs tiekam galā ar šiem vienādojumiem. Jācer, ka noderēja.